Pieslīpējam vēl pēdējās nianses un izgatavojam mūsu bagažnieka grīdas jauno remonta detaļu. Izliecam visu un sametinam kopā. Noslīpējam visas metināmās vietas, tā lai ir tīrs metāls, skaists un nekādi traucēkļi mums netraucē metināt. Šādi izskatās mūsu jaunā detaļa. Kā redzat, visos līkumos izliekta tāda, kāda viņai ir jābūt. Nogruntējam vietu, kura pārsegsies ar metālu, un tur vairs netiks klāt nogruntēt. Izkniebjam jaunus urbumus metināmajām vietām, kur būs metināmie tādi kā punktu metinājumi gluži, tā kā tas ir bijis oriģināli tieši tajā vietā. Samēram šo te mazo fragmentiņu, kuram arī izgatavojam jaunu remonta panelīti. Atmēram līdz pēdējai niansei, un kad detaļa ir ar āmuru izklapēta, tad atmēram tās izmēru un piegriežam pēc izmēra, nogriežot visu lieko. Piemēram un metinam iekšā šajā vietā ar pilno šuvi, protams, kur viņi savienojās, un apakš jau ar punktu šuvi.